Sveiki, man sauc Edvards, mēs šodien esam Zefīrā un skatīsimies tik arī skate shop jaunu filmu Fetiš, kuru izveidoja Roberts Krums. Pačilosim tusiņā, paparunāsim ar cilvēkiem, uzprasīsim, kas notiek, kā viņiem iet. Ko sagaidi no filmas? Kādu atkal interesanto RoboVision būs, jau redzēju, tev arī būs probably gnārlī triki. Kā tu zini? Es redzēju traileri. Tur bija kaut kas tas, jā? Jā, es redzēju. Ko tu gaidi no filmas? Bangers, only bangers and good times, family shit, you know. Kas ir svarīgākais skate video priekš tevi? Protams, triki jau gan jau ir svarīgi, bet, man liekas, noformējums ir tas pats galvenais. Kurš ir tavs mīļākais latviešu skate video? Seaside skate, Legalize. Kāpēc Legalize nevis pozitīvi? Man patīk Seaside skate, labākie Seaside. Bet tas bija pozitīvi. Tad pozitīvi ir labākais. Es sajaucu, tad pozitīvi ir labākais, kas man liekas, jā. Rīga ir ļoti daudz depresīvu cilvēku. Kā jums liekas, kas varētu būt atslēga no depresijas? Atslēga prom no depresijas vai uz depresiju? Prom! D vitamīns. Tu pa ziemu vispār tādu depresiju var noķert. Bet jādzer D vitamīns, jātrenējās un būs viss priecīgs. Video vai jūsu mīļākais latviešu skate video? Viss taisa triloģija. Tā ir diezgan leģendāra. Manhole Tribe. Jā. Creative. Ir mīļākais latviešu skate video? Vai kaut kāds, kas tev patīk? Nē, man vienkārši jebkas, ko Ruģiks dara. Šos mīļākais skaters. Ko tu gaidi no filmas? Es gaidu tevi, es gaidu visus, es gaidu hypu, es gaidu skateboarda vienību, es gaidu mīlestību, es nezinu, ko teikt, trikus, hypu, visu pārējo. Pastāsti kaut kādu foršu atgadījumu par Robu, ko tu atceri. Mēs bijām mazi, un viņš capisa savu kāju, viņš mēģināja uztaisīt fībli, ja nemaldos, bet viņš pēc mēneša 2 bija vienkārši milzīgs ganters ar tādām milzīgām rokām, kamēr mēs bijām mazi, viņš jau bija super kačunīgs čuvaks. Kā sačakrēja kāju un saka kačāties? Viņam bija jāstaigā ar kruķiem. Dēļ tā. Kā šī filma atšķirās no tādām iepriekšējām filmām? Citi triki, cita kamera, cita montāžas tehnika, pavisam, viss savādāks. Vai tu esi priecīgs par gala rezultātu? Gala rezultāts vēl nav, mēs neredzam vēl gala rezultātu. Gala rezultāts vēl būs, nav nekāds vēl gala rezultāts. Viņš samontēja video, tas jau ir... Tas jau nav nekāds gals. Ok. Kā tev liekas, kas ir svarīgākais elements skate video? Mūzika. Es nezinu, man patīk mikrofonis, tas bija labs, tur labs uzvans ir. Priekš kam vispār jātaisa kaut kādu skate video, tur gadiem jāfilmē? What's up with that? Tas ir jādara kultūras dēļ. Tas ir vajadzīgs, lai mēs varētu mācīties un būt iedvesmi skatot vēl vairāk. Kaut kādi video, ko tu atceries no bērnības, kas tev iedvesmoja, varbūt lokāli video? Pavisam godīgi es teiktu Treesound, Going Large Places, un es teiktu viens no maniem favorītu videiem arī bija Borts LV Fresh Fruits godvārds. Nākam iekšā! Mēs dodamies iekšā skatīties video. Tiekas drīz. Ko jūs atceraties no video? Gabas, pārtu, tā bija laikam strūklaka, kur viņš lec augšā. Tas bija ZB spots. Un, protams, nobeigušais pārts no bomba. Trēflips iekšā no turienes, es pat nezinu no kurienes. Es īstenībā neatceros trikus, es vairāk atceros, piemēram, Kristofers, Zirneklis izlīd no kaut kādiem krūmiem, tad Arvīts uzspļāva uz reila. Edijs ar kaut kādu podu. Tu mazgāji mašīnu. Mini Coopers, jā. Roba gulēja vannā. Tas viens kaut kādā, es nezinu, zem tilta kaut kādā apkrāsotā tur skateparkā. Man bija tāds, wow, kas tas vispār ir? Tas bija crazy. Man patīk, ka Gaba noleca Popšovicu pa double set. Jā! Popšovics pa double set. 33 gados? 33 gados. Popšovics pa double set. Man bija tāds, es gribu arī iet skeitot. Man vienalga pa man muguru. Es arī gribu liekt pa to double set. Arts. Today ļoti labi. Pussy grab!
Arvīda Zvaigznes pāris bija čista bomba, pats labākais. Mūzika bija pati labākā, bet man ļoti patika Arvīda Zvaigznes. Come on, the filming styles, Robčikam ir like the one and only type of filming style in Rīga. Tu bieži neredz. Tas ir, of course, pirmā lieta, ko paman viņa vidikos. Viņa interesantā stālu vienkārši filmē objektus. He does this weird shit and it's good. Real nice, ļoti patīk. Un ārtas pārt, of course, bet tur tādi heavy hitteri, kā, vajag atcerēties. Es no video atceros Ed Gabas Pop Showit pa double set, tas bija pārsteigums. Es no video atceros Roba Krīpindaļu. Tas bija ļoti izsmalcināti un es visu laiku domāju, kādā veidā viņš to izdomā un kādā veidā viņš izdomā kameru saslēgt, lai tas strādātu apmēram tādā veidā. Enerģija Arvīda pārtā un AG ieskaito vienkārši rough spots. Tas bruģis vienkārši kā tur var ieskaitot, es nesaprotu. Es neskaito vairāk bruģi, bet čaļi joprojām skaito bruģi un tas ir neiespējami. Bija šokā par Ruģiku, kad Ruģiks ir tīmā. Un es bišķiņ sagrozījies par pāris pārtiem. Bet man patīk, man top 3 pārti ir, protams, Artis, tad Zvaigzne ar Muzonu sagāja kopā perfekti. Gabas pārts gribējās tā kā iet skeitot tiešām pēc tavu pārti. Protams, Artis un skeita vispār atmosfēra ir brīnišķīga. Brīnišķīga. Tas ir viss, ko man teikt.